Ko tu vari pastāstīt par tikšanos ārlietu komitejā? Tev šodien? Jā, es nevaru neko stāstīt, jo tā bija slēgtā sēde. Tāpēc man tev ir jautājums, ar kādiem jautājumiem tu gāji uz komiteju? Vai tu saņēmi? Kādi jautājumi? Jā, šodien, lai tās bija slēgtās, satura ziņā, ko nevar izpaust, bija par tuvajiem austrumiem un par Ziemeļāfriku. Bija tāda no komisijas pārstāv, bija Izraels vēstnieks Eiropas Savienībā, un bija arī kā noslēdzošais viesis Palestīnas pašpārvaldes pārstāvi, kurai, protams, status ir vēstniece Eiropas Savienībā, bet, vēstnieces status es īsti neuzzināju vēstnieces kundzi, jo, Latvija neatzīst pagaidām Palestīnu kā valsti. Un par to, kā un ko runāju, es tur ļoti detaļās nedrīkstu. Jā, tāpēc man tev ir taktisks jautājums. Ko tu vēlējies noskaidrot, teiksim tā? Vai tu gribēji viņiem kaut ko pajautāt? Ja es vēlējos, es pajautāju to, ko es vēlējos pajautāt. Bet jautājums, vai es dabūju atbildes, tur es varu pateikt, ka nē. Jo attiecībā uz Izraels vēstnieku, mans galvenais jautājums bija par plāniem Izrēlai piedalīties 9. maija parādē Maskavā. Un jautājums ir, protams, tā ir suverēna valsts, piedalās, kur grib, kā grib, bet tomēr kopš 7. oktobra, tātad 566 dienas, pa šo laiku periodu Izraels politiskā vadība ir, es ļoti ceru, ka pilnībā noņēmusi rozā brilles attiecībā uz Krieviju, kā partneri reģionā, jo atminamies Krievija, varbūt ne partneris, bet vismaz sadarbība attiecībā uz Sīriju. Tas atkal vienmēr bija atruna, ka Izraēlai svarīga Krievija, tā situācija Sīrijā. Tagad Sīrijas diktators ir Maskavā, bāzējas tur. Pa šiem 566 dienām ir atklāts virkne Hezbollah nometnes, Hamas nometnes, kurās ir atklāti Krievijas izcelsmes ieroči piegādes, kur, protams, tur arī bija solījumi, ka šos visus ieročus nogādās Ukrainai, lai tā var lietot frontē. Cik man zināms, atkal no Ukrainas kolēģiem neviens ierocis tā arī nav nonācis. Un tad ir tas jautājums, vai tās rozā brilles, un jautājums, vai vispār tādas rozā brilles ir, vai vienkārši ir, mums neinteresē, ko Krievija dara citur, kaut kā mums ir jāsadarbojas. Bet tad, ja viņi sponsorē, atbalsta terorismu tuvajos austrumos, un tīpaši tos režīmus, kas vēlas Izraels valsts iznīcību kā tādu, rodas tādi jautājumi, kur tu tos svara kausos to lietas. Tā kā, aicinājums bija nedoties. Jā, saprotam. Atbildi mēs nevaram uzzināt, bet vai tev atbildēja? Vai tu gribēji arī kaut ko noskaidrot vai pajautāt otrai pusē? Jā, sagadījās, kā nē. Palestīnas pašpārvaldes pārstāve bija tieši tā pati pārstāve, ar kuru es pēdējo reizi tikos 2023. gada 5. oktobrī. 2 dienas pirms Hamas uzbrukuma Izrēlē. Un šī pārstāve tajā laikā, pirms tā uzbrukuma, stāstīja visu šo te Izraels okupācija, cilvēktiesību pārkāpumu. Kā ārlietu komisijas vadītājs tas bija. Es atminos, šumējās Latvijā, vai to vajadzēja vai nevajadzēja tikties. Bija, es saprotu, tādā tūrē pa Eiropu. Protams, tagad no šī brīža skatoties atpakaļ, šī brīža acīm uz to, ka liekas, ka tā nebija nejauša tūre šai pārstāvē pa Eiropu, tieši aktualizējot un redz, ka Izraela ir agresors, mēģinot tos optiku radīt. Un, mans jautājums bija pavisam vienkārši. Kopš 7. oktobra Palestīnas pašpārvaldes
Palestīnas prezidents, kā citi saka, Abas, nav nosodījis Hamas uzbrukumu. Un pirmais man bija jautājums, vai nosoda uzbrukumu. Un otrs jautājums, vai Palestīnas pašpārvalde atzīst Hamas kā teroristisku organizāciju. Jo šis viss bija jautājumā tādēļ, ka mēs redzam, ka Eiropā vēl ir politiskie spēki, ka arī pats Eiropas parlaments, lai arī mana politiskā grupa bija mazākumā, atbalstīja gan papildus UNRWA piešķirt finansējumu, gan tagad bija dialogs Eiropas Savienībā ar Palestīnas pašpārvaldi. Arī tur aiziet simtiem miljonu Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu. Mēs sniedzam naudu tam, kurš pat nevar pār savām lūpām pārspot vārdus, kā viņš nosoda šo uzbrukumu. Līdz ar to ir jautājums, vai atkal tāds ļoti būtisks tāds arī no morālā aspekta. Jā, atkal atbildi mēs nezinām, bet vai tu vērtētu tikšanos kā auglīgu vai pozitīvu? Šīs tikšanās nav tā, ka būs uzreiz kaut kāds rezultāts. Ir ļoti labi, ka ārlietu komitejai mēs uzklausām pirmkārt visas puses. Un tad deputātiem ir iespēja arī īstenībā redzēt, salīdzināt vispār argumentāciju, pozīcijas, politiku. Eiropas komisijas, tātad ārlietu dienesta tā pozīcija, atkal es nevaru minēt, kas tieši tika runāts un teikts, bet ka nav alternatīvas UNRWA un tā, tā atkal nav īsti tā patiesība. Šie tie formāti, kur es nevaru runāt, diemžēl šī konkrētā ārlietu komitejas sanāksme bija saucamajā in kamera, kas nozīmē ierobežotas pieejamības informāciju, kur tās dalībnieki nevar izpaust uz āru nekādā formātā. Es mēģinu pieturēties pie tiem. Es pieļauju, ka daudz teiks, kas to būs. Tomēr, ja tas ir nevelti.